Sveicināti visiem. Es ceļš tiek ar galdniecību nodarbojās. Jau vakar es ieliku īsu video, bet man tikai viens cilvēks atbildēja. Un, protams, labi, varbūt vakardien tik sīki nepastāstīt to, ko man vajag. Jo viņš man atsūtīja, ka no ozola un kaut kādas akmens virsmas, ko varētu ārā lapenē izmantot. Jā. Bet, protams, nemeklēju dārgāko variantu. Vienkārši man tāds variants ir to, ka es pirmkārt viņu netaisos taisīt pats, galdniecībā pasūtīt vajag viņu. Un līdz ar to skaidrs, ka prieda un egla nav tas labākais variants. Eglē vispār noteikti nē. Prieda it kā saka, ka visi saka, ka varot taisīt, bet, pirmkārt, ātri iestumus var dabūt kaut kāds, ceļš kaut kādi bērni vai kas tur, kaut ko tur uzmet, un viņš tur būs viss punktains. Līdz ar to man interesē tas, kas Latvijā pieejams. Es vienkārši nezinu, no kā. Es pieļauju no liepas, no bērza, no tādiem bišķi lētākiem. Osis ok, varētu būt, varbūt nav tik dārgs. Loģiski, viņš tāpat man pirmkārt tas galds ir diezgan liels, vajadzīgs kaut kādi 2,80 un 1,40 m, tur stūri nogriezīsies un tā. Tā kā saprotiet, tas nemaksā. Bet man vajadzīgs tā, lai viņš būtu pietiekami ciets. Un pirmkārt, tas ir lapu koks ir bez sveķiem. Tas jau ir plus. Un tā kā gaidīšu no galdniekiem kaut kāds ieteikums. No kā būtu vislabāk pasūtīt no kaut kāda vidējās cenas slāņa, ja nevis tur lētāko, tad teiksim. Lētākais būs, protams, prieda, egles, kuju koki, kas ir. Nerunājot tur par kaut kādiem ekskluzīviem kokiem, varbūt tas no skujām, ka arī var uztaisīt. Tā kā tā. Tā kā būtu labi, ja kāds man vairāk atbildētu un šito video noskatītos, būtu ideāli. Paldies jums!